Kopā saberot viss ir apmēram kāds bišķiņ pār pa litru sēklas. Lies ūdeni un skatīsiet, kas tur ir. Tas, kad vairāk ūdens, izkāst, ka var redzēt, ka liela daļa sēklu peld un kaut kas ir nogrims. Novākus peldošās nost un tad paskatīsies, kas ir palicis pāri. Un sēklas vēl pirms šķirošanas vajadzētu bišķiņ apmaisīt, ja kādām ir kādi gaisa burbuļi klāt, lai tās arī tad noslīkst. Tagad ir atšķirots nost peldošās sēklas, te ir visas tās čagas un sēklas, un te var redzēt, katram dibinā kaut kādu, mēram, plus mīnus pusi no sēklām ir slīkstoši, to visreālāk viņas ir pilnas, kuras var sēt. Un te ir pirmreizējās peldes rezultāts, kad ir kaut kāda trešdaļa ir tā kā sēklas no visas tā masas, kuras nogrim, un kaut kāda čagas ar sēklām, un kas tapa interesanti, tapa bišķiņ atklāts, ka tanīs peldošajās sēklās arī it kā ir pilnas sēklas, un tad tas peldes process bišķiņ paturpināsies, ka šitās te, kas noteikti grim un ir 100% visreālāk dīkstošas ies uz sēju, un tās, kas ir tāds bišķiņ šaubīgāks, viņas pamērcēs un paskatīsies, kas tur būs pēc kaut kāda rīt no rīta, vai tur būs vēl nogrimušās sēklas, vai nebūs. Un tā pēc dienas mērcēšanas tās sēklas diškabārdim sadalījās vēl divās daļās. Te ir kaut kāda daļa, kas ir slīpoņi, kas dosies uz sēju, un te pārējās ir kaut kādas čagas un sēklas, kas ir peldošas. Interesanti bišķiņ parakņājoties par šitām te peldošajām sēklām, kas pēc diennakts mērcēšanas joprojām peld. Dažās ir kaut kas iekšā. Nav skaidrs, cik tur ir tā dzīvība, bet kaut kāda maza sēkliņa tur ir ar gaisu. Šitās te ir viss pilnāks. Līdz ar to ir jāsaprot, ka diškabārdim arī no tādām peldošām sēklām paturot varētu mēģināt iedot kaut ko iegūt dīkstošu. Katrā gadījumā šitais būs jāizsūt daļu uz kontroli, jāapskatās, kas te sadīkst, un arī šitais bišķiņ jāiesē un jāapskatās vienkārši kaut kādā kastītē, kas dīkst, kas nedīkst. Un tā, interesanti, ar sēklām nav tik viennozīmīgi, ka vienmēr viss, kas slīkst, dīkst, vai kad tūlīt slīkst, dīkst, ir jāpagaida un bišķiņ jāpaskatās līdzi. Un tā, tā.